Mēs esam decembra līgas līderu apbalvošanā. Lūk, arī paši līgas līderi. Ejam pajautāt viņiem, kā viņiem ir gājis decembrī. Decembra R3 labākais vārdsargs, Kristiān, tas ir ok, bet vai tu pats zini, ar ko tu esi slavens? Vienīgais vārdsargs visā entuziastu hokeja līgā. Tu drīkst teikt nē, un es tev izstāstīšu. Nu, es teikšu nē, lai ir intriga. Bet es jums visiem pastāstīšu. Kristiāns Markevits ir vienīgais vārdsargs visā entuziastu hokeja līgā, kurš 5 sezonu laikā nav izlaidis nevienu spēli. Nevienu. Tas ir Iron Goalie. Jā, teiksim, es ceru, ka būs jauna balva tādiem Iron Goaliem. To mēs apsolam, bet ok, Kristiān, reāli, iesnas, klepus, sievi jāpavada uz lidostu, miljons iemeslu, 5 sezonas, neviena spēle. Tā atslēga ir tāda panākuma, ka es vienmēr skatījos, rēķināju, ka tās spēles, un ja tiešām bija slimība, tad mēģināju ātri izārstēties, un otrs man ir, teiksim tā, tas detonators no visām komandām tuvākā. Un tāpēc es tur, teiksim tā, cauri nevaru gāju, teiksim tā, ka es tiešām nevarēju, bet es izdomāju veidu, kā tur būt un palīdzēt komandai, jo tiešām tā man mīļākā komanda, un var teikt, komandas patriots esmu. Pārējās komandas tagad neapvainos, kas skatījās? Es ceru, ka nē, bet redzēs, kad es profesionāli atteicos par to lietu. Kristiāns Markevits, EHL dzels vārdsargs. Paldies, draugi! Tas ir tā, ka tu vienkārši ir ļoti maz metienu, un tad tu viņus kaut kā pamanies noķert, ja? Jā, es vienkārši aiztaisu acis un esmu vārtos un pa mani trāpa. Tā kā paldies visiem uzbrucējiem, kas pa mani met. Principā visvairāk paldies par šo balvu. Tev ir jāsaka pretiniekiem, vai ne? Tieši tā, jā, principā šo visiem uzbrucējiem līgas. Katrā ziņā, ja pretinieku uzbrucējs trāpa vārdsargam, tad vārdsargs ir izvēlējies pareizo pozīciju. Paldies, Reini, un tiekamies tad jau februārī, ja? Hokeja komanda Patrioti, tā mēs arī redzam pēc čaļu visa outfita. Reāls jautājums, čaļi, jūs paši vai tomēr tas ir smags un labs treneru darbs, jo tā ir R6 divīzija, R6 divīzijā cilvēki mācās spēlēt. Šī izspēle bija jau no augstākiem plauktiem. Es teiktu, ka tas ir vairāk tā kā savs un, protams, arī treneru darbs. Un tādā epizodē es jūtu, ka priekšā ir kāds nogulēs un ka ir jādod Edgaram piespēle un ka viņš strāpīs. Vai ka būs cīņa vārds priekšā un būs labs metiens. Un Kils aizžumiedz acis, pūš pa kasti un ir gols. Sākumā tā bija, jā. Tas ir normāli. Jā, tāpēc, ka es pašā pēdējā brīdī redzēju, ka tā ripa nāk pie manīm un tad, bija jādara, kas jādara. Yeah. Madar, komandas rezultīvākais spēlētājs, viens no top 5 ar 6 spēlētājiem. Septembrī skatījos jūsu spēles, nevarējāt jūs neko tādu izdarīt. Protams, tur trenera ieguldītais darbs, paši spēlētāji, tas ir tikai no čakla un veiksmīgi darbi. Kolosāli, hokeja komanda Patrioti, top 1. vieta decembrī. Šo sezonu 9 spēlēs, 1 zaudējums, 7 spēļu uzvaru strīks. Pagājušajā sezonā līdz playoffam bija kā Kamčatkas lašu zvejniekam ar nasu ceļot uz mēnesi. 1 sezonas laikā. Kā? Iekšējo vidi nomainījām, beidzot sākam viens otrā klausīties un sāk tā lieta aiziet. Treniņi, kaut kādas tādas lietas Raivo tev kā ģenerāla menedžerim? Vairāk jau nē, īstenībā mēs sapratām, vienkārši izgājām cauri lietām, pamainījām sastāvu, pielikām vienu klātu, atskaitījām 2 nost. Un es domāju, ka tas arī veidoja to enerģiju beigās kopējo, ko mēs dabūjām. Nesmu baigais eksperts tabulā, no playoffiem jūs vairs izsist nevar. Nē, mēs esam jau garantējuši vietu playoffs. Ar to arī apsveicam basketbola klubs Riga Krūlu. Ko čaļi tad pēc kausa? Kā nokļūt līdz šādam statusam? Ļoti smags darbs. Katru vakaru vismaz viens aliņš un ģitāra spēle galvenokārt. Tā pirkstu veiklība palīdz ķert tripas? Viennozīmīgi. Vai tā ritma izjūt kaut kā? Es neesmu īpaši ritmisks, tāpēc noteikti pirkstu kustības. Kā tu spēlē neritmisku ģitāru? Es tikai spēlēju ģitāru.
Florbols. Kāpēc florbols? Bērnībā es spēlēju hokeju, bet vecāki finansiāli nespēja atbalstīt, tāpēc nācās pārēt florbolu. Tas tāds klasisks latviešu florbols stāsts, ne? Pa lielam, jā. Un kā tagad ir atpakaļ uz hokeju negribās? Gribās. Varbūt arī būs no nākamā gada iespēja, un tad nāksies atgriezties hokeju. Forši, bet tikmēr tu vienkārši esi labākais florbolā, ja? Tā arī varētu teikt. Un, kā mēs jau iepriekš ārpus kameras runājām, kā var dabūt 2 mēnešus pēc kārtas MVP? Vienkārši jāspēlē, jāiet uz treniņiem, jātrenējās. MVP tas ir tas, kuram ir visvairāk punkti, vai ne? Jā, un kā punkti rodās? Uzbrukot, aizsardzībā. Protokolā? Tur ir atkarībā kā malā pieraksta. Jā, kas malā pieraksta? Meitenes. Smuks meitenes? Protams. Tu viņiem smaidi visu laiku? Jā. Tātad, Džeks, skaidrs ir tas, ja jūs gribat kļūt par labākiem, nepietiek tikai mest iekšā, vajag, lai arī to pierakstu. Lai to pierakstītu, ir jāsmaida smukajām meitenēm, vai ne?